labākās meitenes Latvijā. Tas, ka otro sezonu mums ir ārzemju treneris, viņam ir iespēja turpināt trenēties, spēlēt labos apstākļos un to apvienot ar studijām Latvijas universitātē. Tādā veidā veidot duālo karjeru, spēlēt pietiekami profesionālā līmenī un iegūt arī augstāko izglītību. RVSLU komandu varētu raksturot kā ļoti profesionāla komanda ar augstu cīņas par un labu attieksmi treniņos un spēlēt. The goal for this season is to improve, for sure. That's the first goal always. Passion. This group of girls is amazing about the passion and how they accept all the things that they work on the practices and out of the practice, and with how many attitude they come to the practices, it's amazing. Bet tā treniņi ļoti patīkami, ļoti jautri. Meitenes vienmēr ir gatavas strādāt un vienmēr patīkama atmosfēra. Komandas mērķi ir izbaudīt katru spēles maksimumu un izveidot jaunu volejbola paudzi. Treniņu procesu padara patīkamāku atmosfēru komandā. Tā ir ļoti viegla, tāda draudzīga. Visas meitenes ir ļoti atvērtas. Ir ļoti interesanti, ka komandā ir dažādas paudzes, gan jaunākas meitenes, gan vecākas. Un tas tiešām ir interesanti.